Šī un tieši brokastis. Hoperi, lavarija, cik es sapratu, kaut kādas nūdeles ar kaut ko saldu iekšā, pankūkas ar kaut ko saldu iekšā un kaut kādas sāļās bulciņas, laikam. Paņemsim banāniņus, mango, kaut kādu tādu līči, ananāsiņu un tur kaut kur čalis mango sit vaļā. Nekur pagadzēt. Tālūk, atkal vietējais veikaliņš. Pārsvarā kaut cepumiņi, kaut kas tāds, kas var stāvēt ilgi. Tas končiņas, mazliet saldumiņi, dzērieniņi. Ko mani mīļie skatītāji, esam nonākuši nelielā retrītiņā. Nelielā atpūtiņā no visas pilsētas kņadas, no visām skaņām, no visa. Un jā, ko vēl pastāst, esam apmetušies homestejā pie ģimenes, kaut kur starp Sigiriju un Kendiju. Rīt dosimies uz Kendiju, vakardien bijām Sigirijā. Ļoti skaista vietiņa, parādīšu. Tādā istabiņā mēs paliekam. Šī ir saimnieku māja. Šitādas ten kalni. Laikam dosimies tur augšā uzkāpt vēlāk ar saimnieku. Šī ir mūsu māja. Iesim iekšā, parādīšu iekšu. Babum, gaisma. Bija gaisma. Jā, gultiņa. Šāda. Gandrīz nokrita. Drēbītes, kur nolikt, mazliet nekārtība. Duša, ļoti interesanta, parasta, vienkārša, bet viss efektīvi. Tā izskatās, ka agrāk ir bijusi vanna, varbūt tagad arī ir, bet to mēs nelaidīsim. Un tur nedaudz var iesīties ir pods, ko es tik ļoti nerādīšu. Tā kā jā. Pa skaistu. Šeit paliekam tikai vienu dienu. Un pa mūsu māju rāpo. Cheers, acēns. Wow. Rekās. Šādi ēd vietēji. Paņemu pa nelielai čupiņai, galvenais ar rokām. Saliekam. Visi kopā, uztaisam nelielas čupiņas, kaut kā un bīdam iekšā. Uzprasījām mūsu mājas īpašniekam, lai uzved mūsu kalnā, pēc tam parādīšu, kurā. Un šī ir tā, ka kurieni viņš mūs ved. Var apgriezt, nevar, nezinu. Bet, nu jā, vienkārši pa džungļiem augšā kalnā. Arī viņš pats. Ja var redzēt, nezinu. Bet, jā, super. Iespaidīgi. Reāli iespaidīgi. 20 minūtes, lai ko šādu redzētu. Cauri džungļiem ir to vērts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Kur var redzēt mūsu
mūsu māju, kur paliekam. Un tad no augšas šūp šādi. Reāli noveicās ar mūsu saimnieku. Ja esat Šrilankā, tad noteikti izvēlēties tādus homestejus, jo, kā jau minēju, viņš uzveda mūs traukšā kalnā. Un tagad mēs ejam uz dabiski izveidotu slitkalniņu. Tūlīt apgriezīšu kameru, parādīšu, pa karien mēs ejam. Tālāk paskaties. Nereāli. Kāds tikmēr drēbes mazgā. Bet mēs ejam kaut kur tālāk. Suņi kā vienmēr ir pilnīgi visur. Kaut kur te varēšu šļūkt lejā, tik nezinu, kur skatīsimies. Kaut kur ir tas slitkalniņš. Tur lejā vīrieši sēž. Lejā vīrieši sēž. Un malku alkoholu ekurti. Atpūšies romantiski. Where's the waterfall? Like this? This one? Yeah. You just go up there and... We can go up. Very nice. Yeah. Ļoti jāsas tomēr. Nu ko, esam Kendijā. Aizbraucām līdz Izkudrilu. No iepriekšējās vietas 2 stundas braucām kādi 60–70 kilometri. Jā, diezgan kalnā augšā. Diezgan arī lieteņš šeit ir. Pa ceļam es nezinu, vai sanāca iefilmēt vai nē. Kaut kādus landslaidus. Tad diezgan daudz bijuši, jo nesen te bija tas lielais ciklons un šī vieta Kendija tika vēl lielums vairāk ķerta no tā ciklona un diezgan daudz, kas tika izpostīts. Un, jā, vai es ielikšu kādus kadriņus, es atradīšu, vai jūs paši varat uzrakstīt Šrilanka Ditva ciklons. Un tagad, jā, ārā līdz lietus, mēģinam tikt savos apartamentos.
Tā, esam atnākuši. Nedaudz izmazgāt smirdīgo veļiņu. Atvies maisiņš. Mazliet veļiņas daudz. Skatīsimies, kas te notiksies. Hello! Can we wash this? Wash and iron it. Also, yeah. Tālāk te notiek. Aizmirsim nolikt tupeles. Šeit ir kilogrami. Šeit ir kilogrami 35 grami. Un jāmaksā ir par kilogramu. Tik nezinu cik. Tā forši. Atgādina nedaudz Madeiru. Pirmā pieturvieta – Svētā Buda. Iedeva man svārkus. Bija pliki ceļi. Tā nedrīkst. Sievietēm jāplē arī pleci. Un ceļi, protams. Nu, tālāk. Augšā. Kalna augšā. Nu tā, Kendija pilsētiņa. Tas lūk laikam esot cietums. Vai bija cietums. Un šeit izskatās, ka notiek viņa nacionālais sporta veids kriketa spēlīt. Bet tā šī izskatās. Šādi izskatās, piemēram, Kendija. Apkārt kalni. Lielā Buda. Kalni viss mākoņos. Ļoti liels hauss, trokšņi, pīpināšana. Bet pīpina viņi te, lai signalizētu, nevis lai kaut ko pārmestu. Kad kāds tuvojas vai kaut ko tādu. Superīgi. Tālumā vēl kalni. Kalnos ieskauts, tāpēc arī, kā iepriekš minēju, braucām tik ilgi. 2 stundas. Pēc 70 kilometrus, jo viss kalnains, liela satiksmē. Tālāk. Ienācām veikalā, parādīšu, kādas vistas te tirgo. Šādas foršas mazliet apkaltušas. Tālāk, ja. Viss veikals pilnīgi smirda. Un tā atnācām uz nākošo punktu. Nu, ne punktu, bet viewpointu. Viņš kāds bēdīgi sēž. Babum! Kendijas no otras puses, kur mēs bijām, tur augšā. Tā ir tā Buda kaut kur. Tur mēs tieši bijām. Tagad esam pavisam otrā pusē. Skatāmies no citas pusītes. Polītis regulē satiksmi. Satiksme diezgan liela. Tā, nu ko savācām drēbītes? Atvainojos. Savācām drēbītes. Samaksājām šitik. Es domāju, kad mans Rimī maisiņš būs nozagts, bet nē. Mans Rimī maisiņš ir ielikts iekšā, viss smuki salocīts. Atkal lietus līst Kendijā. Bet neko darīt, drēbītes jāsavāc. Un tāpēc brītiņa parādīšu, kur dosimies šodien. Padarīsim kaut ko citādāk, jo lietus līst. Tā kā jātiekamies pēc brīža. Un ko, kā jau teicu, mani mīļie sekotāji, esam atbraukuši uz tējas ražošanu. Ja varētu nodot jums
Smaku kādā te patīkam. Smagu. Jā. Ja būs iespējams parādīšu, kā tēju taisa. Šrilanka vispār ir, laikam, pasaulē lielākā tējas eksportētāja. Man liekas, viņu agrāk sauca pa Ceilonu. Hello! Tā, nu ko, esam atbraukuši uz tējas rūpnīcu, sasveicinamies ar gidu un pastāstīšu nedaudz, kā rodas tējas. Šī jau ir gatava tēja. Sākumā izkaltēt, tad sasmalcina, nedaudz pakrata. Vēlreiz pakrata, atkal pakrata, atkal sasmalcina un beigās vēl nedaudz pakrata. Un nu jau ir gatava un var baudīt. Ejam uz lokālo marketu, skatīsimies, kā visi gribēs kaut ko pārdot. Varbūt būs kamera, neviens negribēs neko pārdot. Hi. What do you look at? Magnet, souvenirs. Hi, hi. Hello. Hi. Hi, sir. Hi. Like more pants, new pants. Oh, no, thank you. Hi, අපි රටවට ගියා. Okay. Okay ද නෑ. Oh, t-shirt, no, thank you. T-shirt full. Yeah. I have one. Thank you. Oh, no, thank you. Nu tā, viss tā kā sūdu mušas uz sūdiem uzklūpums te. Hi. T-shirt. Very good. Which man? You, that's This you. one? That's you. Yeah. Superman. Superman. Yes. Oh, no, thank you. Why? I have one. What do you have? New one. Oh, North Face. This is real? Yeah. Original? Original. No way. How much? This one 1,500. Oh, too expensive, sorry. Yeah, 1,200. I don't have money. Tā, šādā vietā mēs dzīvojam Kendijā. Hopā. Ai, man kamera sūdīja. Paklausījies, nē. Tikpat varot nopelnīt ar zaram naudām. Bet problēma